sinepju graudiņš, vārds katrai dienai. Kas padara tevi neapturamu? Šodienas rakstu vieta. Vējš pūš, kur gribēdams, un tu dzirdi viņu pūšam, bet nezini, no kurienes viņš nāk un kurp viņš iet. Tāpat ir ar ikvienu, kas piedzimis no gara. Jāņa evaņģēlijas 3. nodaļa, 8. pants. Šodienas pārdomas. Vējš, tas vienmēr ir kaut kur tepat mums blakus. Tas spēj mūs gan pārbiedēt ar viesuļvētru, gan iepriecināt ar patīkamu brāzmu. Tas spēj gan sacelt jūru bangās, gan palīdzēt būriniekam to šķērsot. Šodienas raksturvieta mums atklāja, ka tāpat kā mēs nespējam kontrolēt dabisku vēju, mēs nespējam arī kontrolēt pārdabisku dievu. Taču mēs varam sadarboties gan ar vēju, gan ar dievu. Vēlos, lai tu apzinies, ka tad, kad tu uzticēji savu sirdi Jēzum Kristum, tu piedzimi no gara. Tu piedzimi Dieva ģimenē. Kopš tā brīža tu esi ieguvis īpašu spēju sadarboties ar Dievu. Tas daudzu acīs padara tevi neprognozējamu un neapturamu. Tu kļūsti spējīgs valdīt jomās, kurām Dievs tevi ir radījis. Tu atgūsti Ādama un Ievas zaudēto spēju valdīt pār pasauli. Tu kļūsti par to, kurš spēj noteikt toni. Tu kļūsti neapturams kā vējš. Šodienas lūkšana. Tēvs, es pateicos Tev, ka Tu esi man dāvājis ne tikai mūžīgo dzīvību, ne tikai spēju būt sadraudzībā ar Tevi, bet arī autoritāti valdīt kopā ar Tevi šajā pasaulē. Es izvēlos pakļauties Tavai vadībai, jo zinu, ka tikai tā es būšu neapturams un arī patiesi laimīgs. Jēzus vārdā. Āmen.